es mēģināju tikt pie iPhone, bet saņēmu mācību stundu. Tad iPhones nebūs. Viss sākās ar to, ka staigāju pa tirdzniecības centru un ieraudzīju veselu stendu ar dažādām lietām. Es gribu iPhone. Jā. iPhones man būs. Ir jāizpilda anketa. Man jau 2 reizes jāsaka, sākt pildīt anketu, bet taču tajā bija diezgan dīvaini jautājumi, kuri sevī ietvēra ļoti plašu datu ievākšanu no manis. Jā. Es esmu gatavs saņemt savu iPhone. Varbūt es sākšu, vai tev ir kāds jautājums, ko tu vēlēsi uzdot, pirms es turpinu? Vai iPhones ir ar 128 gigabaitiem vai 265? Mana atbilde uz tavu jautājumu ir... Ko es ar Vai tad iPhones nebūs? iPhones nebūs? Man pietiek tikai ar tavu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, lai atrastu tevi sociālajos tīklos. Es māku atrast cilvēku zinot tikai viņu vārdu. Un kā izrādās, šis bija Datu valsts inspekcijas sociālais eksperiments visu par neko, neko par visu. Un ar šo video es vēlos atgādināt par datu drošības pasākumu ievērošanu publiskajā telpā. Dati ir vērtība, tāpēc es aicinu jūs pieņemt pārdomātus lēmumus pirms dalties ar saviem personas datiem. Šī sociālā eksperimenta ietvaros es dabūju ne tikai zināšanas, bet arī balvu. Tavi dati? Es neatļauju savu bildi izmantot. Un ātri interviju ar jaunieti, kura arī gribēja iPhone. Tevi tikko apčakarēja. Kādas tev ir sajūtas? Es reāli jūtos apšakarēt. Aicinu ikvienu no jums savu datu drošību uzlikt kā prioritāti un neapdomīgi tos tālāk nenodot.